Kad pagājušajā gadā šveiciešu mākslinieks Rudolfs Šorno uzsāka projektu Kā kļūt par latvieti, kur ietvaros viņš apgūta tās prasmes, kas latvietim raksturīgas, viņš nevarēja pat iedomāties, ka gadu vēlāk Laikmetīgās mākslas centra Office galerijā tiks atklāta izstāde Kā būt par latvieti. Kā atklāja Šorno, viņam šķiet, ka tieši tagad latvieši meklē varoņus vairāk kā jau kad iepriekš, tāpēc tapis darbs, kurā attēlots mūsdienu Lačplēsis Vinnija Pūka veidolā, ņemot vērā faktu, ka vairums latviešu zina populāro krievu animācijas filmu. Interesanti par to darbu ir, es strādāju ar šo projektu, un pēc tam policija atrast Neo, Ilmars Poikāns. Un šis Neo ir kaut kas, es saprotu, kaut kas kā latviešu varonis. Cilvēki skatās, ka viņš ir, ko viņa darīja, ir tāds, kurš cīnies pret īstiem parazītiem. Un viņš, man šķiet, ir mazliet līdzīgi Lačplēsim, kurš es zīmēju pirms tam. Viņam tāds pats frizūre, Ilmaram Poikām, viņš ir tāds arī sirsnīgs, un viņš ir tāds normāls, tipisks un mīlīgs latvietis. Bet ko viņš darīja, tas bija baigi grūti un baigi spēkīgi. Un tas man mazliet patīk, ka mans Lačplēsis vispār ir mazliet līdzīgi kā Ilmars Poikāns. Viņa darbos jūtam gan satīra, gan ironija, tomēr tas darīts ar mērķi, lai paustu savu nostāju par lietām, kas nav līdz galam saprotams vai pieņemams. Šis koncepts spilgti realizēts darbā, kas līdzinās Dzeltenās preses izdevuma maketam, kurā atpazīstam kā politiķi, tā estrādes zvaigznes, arī kardināls Jānis Pujats. Tik tāds latviešiem lasīja, stāva rinda pie kases un lasīja dzeltenī žurnāli, bet nepirkt, bet visiem lasīja. Varbūt arī nopirkt. Un es redzēju, tā dzeltenā preses kultūra ir tik liels, un, visiem savu pašu viedokli par to. Protams, man šķiet, citādas žurnāls ir vairāk taisnībā, bet ar to sensācijas, ar to, kas varētu notikt, tur ir dažādi īsti ziņas, īsti, kā dzeltena preses īsts, vērtība, taisnība nav tik svarīgi dzeltenas preses. Un es arī darīju neeksistējas jaunas ziņas. Un tur iekšā cilvēki var smaidīt, bet saprot arī manu viedokli. Izstādē vienu vietu apskatāmi gan Šorno vecie darbi, sākot ar pašu pirmo šokolādes tāfelītes Rigonda dizaina versiju, kā arī paši jaunākie. Tā ir arī projekta Kā būt par latvieti retrospekcija. Jautāts, kāds viņa prāt ir modernais latvietis un kā par tādu kļūt, Šorno saka. Par kļūt par mūsdienu latvieti, kurš īsti strādā šo valstu politiski, kurš nedomā pirms tam sev, bet latviešu sabiedrībai pirms, tikai pēc tam sev pats. Un cilvēki, kurš ir mēģināja saprast, kas tagad notiek. Tas sabiedrības mainīšanās ir process, manuprāt, ir svarīgi. Un svarīgi arī ir, ka es tagad arī mēģināju ar manu pieredzi, kā man bija Latvijā, arī teikt, ko es domāju ar manu sūdīgu valodā, kurš ir pilnīgi pilns ar kļūdām, bet ir svarīgi, ka visiem teikt, ko viņi domā. Pievēršoties tematam, kas viņam Latvijā šķiet atžgāni, Šorno pievērš politikai. Valsts vīri strādājuši neprofesionāli un valsts ir tur, kur ir, bet šie cilvēki par savus darbības sakām nav uzņēmušies atbildību. Es saprotu kaut ko, bet es zinu, ka visi latvieši zina vairāk, vai viņi saprot vairāk. Pat vēl es esmu varbūt tikai kaut kas kā filtrs, kurš visa informācija nāk, es kaut ko sapratu, un šeit manā izstādē kaut kas tagad nāca ārā.
Un tas ir vispār vairāk kā filteri. Un man šķiet, tas varbūt ir interesanti vai svarīgi, ka es parādīju, es nezinu viss, bet es saprotu mazliet kaut ko. Un šajā izstādē tagad parādīju vienu viedokli no vienu ārzemnieks, kurš pazudīja savu sirdi Latvijā, un kurš arī sāp, ka viss notiek šeit, un kurš arī ir laimīgs par visi draugiem, kurš visa laime, kurš notiek ar mani, un man šķiet, visu šo lietas varētu tagad vairāk vai mazāk redzēt šajā izstādē. Žorno izstāde Kā būt par latvieti laikmetīgās mākslas centra Office galerijā skatām līdz pat 2. jūlijam.